Roberts Furmans, Latvijas ārstu biedrības valdes loceklis. Ir sākusies vasara, daudzi dodās atpūsties pie jūras, pie ūdeņiem, karstuma ietekme, jeb saules dūriens, jeb pārkaršana. Viņi bieži var iestāties pavisam nemanot un bieži var iestāties arī pavisam ātri, ja cilvēks atrodas tiešā saules ietekmē. Kā to pamanīt? Protams, vispirmkārt, vislabāk jau to var pamanīt pats cilvēks, kad viņam ir karsti, viņam ir grūti elpot, viņam parādās nespēks un attiecīgi tad vajadzētu doties ēnā, pasēdēt, atpūsties, padzert šķidrumu gana daudz, lai attiet no šīs pārkaršanas. Ko var pamanīt apkārtējie cilvēki? Ja cilvēkam ir bāla ādas krāsa vai izteikti sarkana ādas krāsa, viņš ir nosvīdis, viņam ir pātrināta elpošana, viņam ir traucēta apziņa, viņam parādās pēkšņas galvas sāpes, tad tas var liecināt, ka viņam ir pārkaršana. Un līdz ar to šādam cilvēkam noteikti ir jāpalīdz. Mēs cilvēki, kas ir pārkarsti, nedrīkstam atstāt bez ievērības. Tāpat, ja mēs redzam, ka cilvēks ilgstoši guļ tiešā saules ietekmē, kaut viņš ir apģērbies, kaut vai iespējams viņš ir lietojis grādīgos dzērienus, viņš tāpatās var ciest no pārkaršanas, un tas arī šādam cilvēkam var būt letāli. Līdz ar to mēs nedrīkstam paiet garām, un mēs nedrīkstam būt vienaldzīgi pret šādiem cilvēkiem.